vienmēr kādam ir tieši pretējs viedoklis nekā tev. Kam taisnība? Viedokļi mēdz būt tik dažādi, bet mēs jums parādīsim abas puses. Domāsim kopā. Kam taisnība, lemsiet jūs. Raidījums Kam taisnība. Šis ir raidījums Kam taisnība, un šodienas temats vai reklāma ir jāierobežo. Kur ieslēdzās reklāmista godaprāts? Kurā brīdī tu pats sevi ierobežo? Labi, ir šie regulējošie likumi, bet kurā brīdī tu saki, visu šo līniju es nevaru, šo es nedarīšu? Jo pasaulē ir daudzi, teiksim, radošie cilvēki, reklāmas pārstāvi, kas principā reklamē tikai lietas, viņi var atļauties, protams, reklamēt lietas, kurām viņi tic. Vai tas nebūtu tas mērķis, uz ko vispār vajadzētu iet? No mana sarkanā līnija ir negāzes dubļus citu virzienā. Eriks Stenzinieks, Moz radošais direktors, hobijs. Kolka, moto, cilvēks piedzimst smieklīgs un nomirst vēl smieklīgāks. Runā par savām labām īpašībām vai par savu klientu labām īpašībām un varbūt nemēģina pazemot konkurentu. Tas tāpēc, ka tu pats esi saņēmis pretējo? Varbūt man pietiekam daudz gadu. Kā ir otrā pusē? Kas ir tie principi? Vai reklāmisti ir tie, kas atbild par reklāmu būtībā, vai arī tie ir pasūtītāji, kas ar tik daudz samaksāt? Es domāju, jebkurā profesijā, teiksim, cilvēkiem droši vien ir kaut kāds iekšējais ētikas kaut kāds likums, ja, vai jebkurā kompānijā droši vien pat vienalga, kādā žanrā viņi darbotos, ir kaut kāda savu iekšējā ētika. Ainārs Šķepčinskis, Makan Eriksona Rīga, valdes priekšsēdētājs, hobijs. Fotografēšana, ūdensports, moto. Viss, ko dari maksimāli labi. Visticamāk, teiksim tā, ka politika noteikti ir ļoti jutīga tēma, un, manuprāt, bez tādas īsti pārliecības varbūt, ka tas, ko tu dari, ir vismaz nav kaitīgi valstī. Ka viņi ir svarīgi. Politisko partiju, kurai jūs neticat? Man tā šķiet, ka šeit tomēr tā nav komercreklāma. Cilvēkam būtu jāzina, ka gadījumā, ja reklāma bijusi maldinoša, viņam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, kur viņu sūdzības izskatīs un lems par to pamatotību. Pirmām kārtām, ko mēs skatāmies, tas ir apgalvojumi, respektīvi reklāmas teksts. Parasti vajag izvairīties no tādiem vislabākais, vislētākais, no šiem te izteicieniem, jo gala rezultātā varbūt tā, ka mēs pētam šo reklāmu un tad pieprasam šim te uzņēmumam pierādījumus par to, ka tik tiešām viņam ir šī vislētākā cena, vislabākā prece, un bieži vien šo te pierādījumu nav, ir tikai apgalvojumi. Kā rezultātā tad arī tiek ierosināts kaut kādas lietas. Tad otra lieta, protams, šai norādītajai sniegtai informācijai reklāmā ir jābūt patiesai. Tad arī šādus gadījumus mēs varam konstatēt gan tīri no patērētāju sūdzībām. Nereti cilvēki palīdzību lūdz arī gadījumos, kad izmantojot kādu viltīgu pievilināšanas metodi, bet nesniedzot nepieciešamo informāciju, viņi negribot kļuvuši par kāda maksas pakalpojumu izmantotājiem. Saņem izziņas par darba piedāvājumiem, par ko pēcāk jāmaksā lielas naudas summas. Vai reklāmu jāierobežo? Reklāmas meistari pret pagurušajiem skatītājiem. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Tas nozīmē, ka jūs ideoloģiski tomēr konfliktējat, jo partijas ideoloģiski konfliktē. Šie produkti, teiksim, viena zaļā tēja, otro zaļo tēju, viņas it kā būtībā nāk no Ķīnas, varbūt no viena no tā paša lauka, viņas ir, teiksim, konfliktē, tad, kad parādās īpašnieki, bet šeit ir jau pavisam cita plāksne. Visticamāk. Teiksim, kurā brīdī jūs reklāmas balvu pasniegšanas naktī tomēr apskaties un pasakam, vecīt, mēs esam ģildes pārstāvi un mēs ejam roku rokā, mums jāstāv, lai arī veselīgi konkurents, bet uz oktobra perspektīvē raugoties, vai tie principi netiks pārkāpti? Koleģialitātes un tie ētikas principi. Es domāju, tā ir normāla demokrātijas pazīme, ja ir dažādi viedokļi sabiedrībā. Un par to man šķiet, ka gluži normāli, jo pretējā gadījumā būtu viens nepārtraukts karš droši vien. Bet, ir
daļa cilvēku, kas domā tā un daļa, kas citādi. Un tas tā kā ir dabiski un normāli. Man liekas, varbūt cita lieta svarīga. Ir svarīgi, lai varbūt šie konkurences apstākļi, kas tā kā, lai paustu savu viedokli, ja, teiksim, lai šeit būtu tā kā, nosacīt vienādas iespējas. Ja, Politiskā reklāma ir vēl viena svarīga lieta, vēl viens ierobežojums - finansiālais. Kā jūs šoreiz ievērosiet šo nosacījumu? Ko nozīmē, lai mēs šoreiz Pagājušo reizi jums bija pozitīvismu kampaņa, varbūt šoreiz jūs kokteili par labu Latviju reklamēsiet? Vai gluži otrādi kaut ko pilnīgi nosauksiet to zemnieku saimniecību par labu Latviju? Varbūt jūs esat pret labu Latviju? Nē, es jautāju par to formātu. Par labu žurnālistiku, par labu literatūru, par labu dialogu. Mēs par visu, kas labs. Laikā, kad preču un pakalpojumu piedāvājums ir ļoti liels, izvēles izdarīšana top aizvien sarežģītāka. Un tad, kad cilvēks nespēja izlemt, ko iegādāties, vai nav īsti apmierināts ar to, ko lieto līdz šim, reklāmas uzdevums ir pateikt viņam priekšā, ko izvēlēties. Tiesa, ja reklāma būs maldinoša, ilgstošu labumu tirgotājam tā nenesīs. Līdz ar to reklāmdevēji lieto ļoti parastus psiholoģiskus trikus. Nu, kā vislabāk palīdzēt cilvēkam izdarīt izvēli, piedāvājot viņam vislabāko. Šis ir vislabākais, šis veļas pulveris ir vislabākais šajā noteiktā veļas pulvera grupā. Un es domāju, ka tamdēļ arī šie vārdi tiek lietoti. Tāpat nav īsti maldināšana, tā drīzāk ir tāda psiholoģiska manipulācija. Ja jau tu meklē kaut ko, tad mēs tev palīdzēsim, pateiksim priekšā. Šis ir tas, ko tu meklē. Līdz ar to reklāma, ja tā ir laba reklāma, viņa darbojas vienmēr. Un, protams, kā patērētāji, mēs zinām, ka tad, kad jūs nopērkat šo vislabāko, kas varbūt ir tālu no vislabākā, tad jūs izdarat ļoti konkrētu secinājumu, ka šo konkrēto lietu es vairs nekad nepirkšu, jo tā nav. Savukārt, ja reklāma ir patiesa, tad nereti cilvēki ir uzticami noteiktai precei vai noteiktam pakalpojumam ļoti ilgu laiku, jo šis ir pārliecinājis, ka šī reklāma ir bijusi patiesa. Vai reklāmu jāierobežo? Reklāmas meistari pret pagurušajiem skatītājiem. Diāna un Gustavs arī par un pret, kam taisnība? Kas ir tabu reklāmistiem? Kas ir tabu? Kas ir tas, uz ko nekad neiziet, teiksim, šāda ranga spēlētāji? Jo nevis tiek regulēts, vai ne? Jā. Un ir lietas, kas tīri ētiski, manuprāt, ir, ko nevajadzētu pārkāpt. Kompānijā, kurā es strādāju vai pārstāvu, kuras, teiksim, tīklu pasaules, tad tur ir kāda 100 gadus veca frāze, viņa ir, ka reklāma ir labi pateikta patiesība. Tas, ko nevar pārkāpt, ir meli laikam, vai, teiksim, tā ir pilnīgi noteiktā sarkanā līnija. Jūs to ievērot, veidot savus reklāmas? Bet neapšaubām, es domāju, to normālā kārtā ievēroju kurš zīmols, jo tikko tu samelojies mūsdienu pasaulē, jo tas nāk atpakaļ. Kā ar jums? Jūs arī ievērojat? Tas ir ierobežojums nemelot. Grūti pateikt, kas ir meli un kas ir pasaka, jo, teiksim, Coca-Colas brīnišķīgā dzīve, kur iemetot kapeiku automātā iekšā, sāk dejot tur brīnumaini radījumi. Tad meli skaisti noformējot, viņi kļūst par pasaku, un tas ir pieļaujami. Tā ir literatūra, un par pieprasījumu radīšanu, teiksim, pēdējā Krēsls filma rada pieprasījums pēc vājiem zēniem ar bālām sejām un uzasinātiem zobiem. Tā kā bāliem zēniem beidzot ir iespēja. Bāliem zēniem beidzot ir iespēja, bet es domāju, un es esmu pārliecināts, ka ja reiz mēs mēģinām reklāmu ierobežot ar patērētāju tiesību aizsardzības centru, kāpēc nevarētu kino ierobežot ar kino skatītāju tiesību aizsardzības centru vai žurnālu lasītāju tiesību aizsardzības centru, kur ir varmācība, kur ir seks, pornogrāfija, kur ir raksts par narkotikām. Ir miljonas lietas, ko vajadzētu ierobežot pirms mēs vispār ķeramies klāt reklāmas ierobežojumiem tādā formā, kāda viņi šobrīd. Ko jūs darat reklāmas pauzēs? Man interesē. Jūs ejat dzerat kafiju vai jūs skatāties? Lai pamanītu savu reklāmu, vai lai novērtētu svešas reklāmas? Droši vien, ka ikdienā ir vienkārši tik, teiksim, gan monitorīgs, gan vēl viss, kas teiksim, tāds reklāmas paužu fans es noteikti neesmu, bet ja ir kaut kas interesants, noteikti. Vai reklāmas ir par daudz? Es domāju, ka nē, tādā ziņā, ka Latvija nav piesātinātākā no reklāmas viedokļa. Ja mēs runājam kontekstā, vai reklāma būtu jāierobežo, ka nevis tikai saturiskais sniegums, bet arī, teiksim, tas chronometrāžas.
Gan jau, ka tas ir ierobežots, vai tā nav? Konkrēti ierobežojumi televīzijā. Tas, protams, ka ir ierobežots, bet... Finansiāls ierobežojums? Nē, ir chronometrāžs. Nē, proporcija ierobežot. Chronometrāžs, jā, bet ir jāsaprot arī, ka, teiksim, komerc reklāma, viņi, zināmā mērā ir arī daļa tomēr no demokrātijas pastāvēšanas pamatlietām, jo viņa tā kā pārsvarā arī, teiksim, nodrošina neatkarīgu mediju pastāvēšanu. Tuvojoties vēlēšanām, cilvēkiem būtu vērts izprast, kā reklāmas viņu pārliecina, mainīt viedokli un izdarīt izvēli. Neizlēmīgajiem ir jāgatavojas. Tieši ar viņiem reklāmu kampaņu veidotāji centīsies manipulēt. Jūs varat pārliecināt cilvēku vieglāk tādu tipāžu, kurš ir iekšēji svārstīgs vai kurš ir zināmā mērā par sevi nepārliecināts. Jo tad, kad mēs esam, piemēram, stresā, kad katrs no mums ir iekšēji svārstīgs, un ja mēs esam iekšēji svārstīgi un nepārliecināti, mums ļoti viegli pazaudēt savu pozīciju. Līdz ar to uz cilvēkiem, kuri ir pēc būtības nedroši, pārliecināšana darbojas daudz efektīvāk nekā uz tiem, kuri savukārt ir droši un stabili. Tur jūs varat atkārtot 100 reizes, un diez vai šis viedoklis mainīsies. Protams, eksistē vēl trešā grupa, kad cilvēki ir nestabili gan, bet savā iekšējā būtībā viņi ir spītīgi un varbūt simboliski būtu pielīdzinām pusauģiem. Tad, jo vairāk jūs viņus pārliecināt par kaut ko, jo pretējāk viņi domā. Tā kā katrā gadījumā 30% ir tie, kurus pārliecināšana noteikti iespaidos, bet 60% paliks tādi, kad es nezinu, varbūt arī nē. Savukārt tie, kuri šīm reklāmām nepievērš uzmanību un savu izvēli balstīs uz faktiem, pirms vēlēšanu kampaņas uztvers kā mazliet apnicīgu izklaidi. Protams, es skatos, par viņām var tā pasmieties. Viņas ir tik interesantas, kā viņi tur ir atveidojuši sevi kā tādas bāleliņas un tā tālāk. Interesanti. Politiskās reklāmas ļoti interesants. Bet savu viedokli tu neveidoji no viņām? Nē, pilnīgi nē. Vai reklāmu jāierobežo? Reklāmas meistari pret pagurušajiem skatītājiem. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Vai reklāmas tas naudīgums uz jums neuzliek papildus slodzi, jo, zini, kā akcionāru sapulcēs viskaļāk bļauj tas, kuram ir viena akcija, vai ne? Un vai gadījumā reklāmas vidē nav tā, kurš nedabon tos labākos darījumus, un tāpēc ir... Kas kritizē konkurences. Jā, kas kritizē konkurences, un kurš varbūt tāpēc izceļ to reklāmas ierobežošanas jautājumu priekšplānā. Kāds ir izcēls, jums tā raidījuma tēma no kaut kā tāda atvasinājās? Mēs gaidījām, ka būs pasūtīta aizdomas. Rekā tev ir no interneta izrakstīts fantastiski visādi citāti, jo cilvēki domā par to, ka tas tiešām ierobežo viņu brīvību, viņš nevar skatīties tikai filmu, viņam jāredz arī reklāma. Mums nav tāda brīžiem, kad tas pelēkā kardināli tā ēna par jums, it kā, ka jūs konstruējat to cilvēku tēlus un to komunikāciju tā, ka jūs būtībā esat paši gudrākie un paši atbildīgākie par to, kā tas tiek padots tālāk. Tikai pēc žurnālistiem. Latvijā ir pilnīgi tāda cilvēku kustība, kas speciāli ņem produktus no augšējiem un apakšējiem plauktiem, jo viss pa vidu acu līmenī ir izreklamēts. Un viņiem ir sajūta, ka tur ir tas labākais paslēpts. Un noteikti lētāks nekā akcijas preces, kas ir pa vidu. Un tas ir tas, ko rada reklāma. Tāpēc cilvēki domā, ka reklāmu vajadzētu ierobežot. Reklāma, manuprāt, ārkārtīgi mainās. Un šobrīd patiesi, ja skatās, teiksim, uz kaut kādu kopējo proporciju, tad Eiropas pētījumiem reklāma patiesībā tikai ap 10% ietekmē cilvēku lēmumu par to, viņš nopērk vienu vai otru produktu. Vispārējais ir gan atsauksmes sociālajos tīklos, gan tur rada draugu ieteikumi vai publikācijas. Draugus ir redzējuši reklāmu iesaka? Iespējams arī, ka tā, bet reklāma noteikti nav vienīgais, kas mūsdienās ietekmē lēmumu. Bet tas ir, es domāju, tur ir liels izmaiņas, un tas vairs nav varbūt kā gadus 20 atpakaļ, kad bija 3 televīzijas kanāli, un tad nebija iespēja faktiski iegūt citādāk informāciju, kā izejot cauri, teiksim, tur reklāmas blokiem. Par žurnālistiem piebilstot, kas tad strādās aģentūrās vairāk? Jā. Studējošie, esošie vai bijušie, jā. Bet plūsma no žurnālistikas uz reklāmu ir lielāka nekā no reklāmas uz žurnālistiku. Tas arī bieži un dobrā, tas ir labi vai slikti?
ko zaudē, piemēram? Tas ir cilvēcisks. Tas ir cilvēcisks, protams, jā, jo universitātē tev piedāvātu studēt PR, reklāmu vai žurnālistiku. Man personīgais spriedums ir, ka žurnālistika beidzās pirmā kursa pirmajā semestrī. Ja? Paldies, Ērika, paldies arī. Jā, un attiecīgi diskusija par to, vai reklāma jāierobežo, nu, tas ir, cik jums gribās uzēst reklāmas pauzēt. Tik arī tālu man šķiet. Diskusija turpinās internetā.